Šodien, man liekas, bija tāda fantastiska diena, jo 3 dažādas saimniecības, katrs ar pilnīgi citu filozofiju, 2 meža saimnieki, vieni, kuri pieaicina profesionāls meža saimniekus. Un, manuprāt, kad šeit konkursā vienmēr ir tas, kad mēs redzam, kad īpašnieki paši zina, ko darīt, un ja viņi eksperimentē, tad viņi to eksperimentē gudri. Un tas ir viņa īpašums, un viņi redz to ainu pēc gadiem, kā viņi gribētu šeit dzīvot, kā viņi bērniem atstāt un mazbērniem, un tas ir jāļauj. Un, protams, man šis pēdējais īpašums ir īpaši mīļš, kad šeit saimniekot 2 fantastiski jauni cilvēki, un viņi ir izveidojuši pilnīgā nekurienē. Bet šeit ir izveidota mežā tāda saliņa, kur ir māja kalniņā, ir ainavas elementi atstāti, un apkārt ir dabīgā sēta no dzīva meža. Un šeit ir tas, ko meža likumā mums termina nav, ir izveidots skaists parkmežs. Jā, Vidzeme absolūti fantastiska. Dāvis, ritīgs eksperimentētājs, tiešām to var redzēt. Eksperimenti daži padodas ļoti labi, daži netik labi, bet man šķiet, ka ļoti interesants tas virziens domāt, eksperimentēt. Tad tas, ko mēs redzējām krūmiņos, man šķiet, ka tas ir tāda pilnīgi fantastiska tāda sajūta, ka tas īpašums ir daudzās, 5 paaudzēs, kā mēs uzzinājām, vienās rokās. Un, manuprāt, Kristīna ārkārtīgi daudz dara, lai šo īpašumu sakoptu, uzlabotu. Man atstāja izcilu iespaidu melnaukšanu, jauniestādītiem melnaukšanas slapjajās vietās. Domāju, ka tie dos izcilu rezultātu, bet, protams, ka skumdina tā daļa, kur Nacionālā parka noteikuma dēļ nevar ņemt ārā mirstošās egles. Tas ir traks skats, tas ir tā kā tādi meža kapi skatīties, ka visas egles tur aizgājušas bojā, un valsts ar saviem noteikumiem neļauj šo mežu sakot. Un šeit pēdējais, kur mēs esam pie Lienas, manuprāt, ārkārtīgi skaists, ārkārtīgi interesants mežs, kurā tu redzi, ka katra pēda ir sakota. Un kur tu tiešām redzi, ka saimnieki domā, šeit nav darīts nekas lieks, tad, kad nevajag art, tad nekas nav arts, bet ir izdarīts viss, kas ir vajadzīgs mežam, lai viņš justos laimīgs. Es te redzu laimīgus kokus. Kaut kā jau beigās iznāk tas rezultāts tik visiem saprotams, jo mēs jau paši savā starpā arī diskutējam. Un pirmkārt ir jābūt stāstam, ir jābūt skaidrai vīzijai, ko viņš te mežā redz, un kāpēc viņš tā dara, ir jāmāk stāstīt. Un tas ir pamatlietas. Es galvenokārt skatos uz to, vai tad cilvēkam ir koncepcija galvā, ko viņš tur grib izdarīt, jo koncepcijas var būt miljonus. Varbūt koncepcija man vajag tikai malku un audzēt kokus tikai malkai, un ar to viss ir kārtībā. Cits teiks, kur tad zāģbaļi, kur tad vērtīgie finierpuļi. Bet, ja tas ir kādam koncepts, un viņš to konceptu labi prot realizēt, manuprāt, viss ir kārtībā. Tā kā svarīgi vai ir koncepts, un vai viņš tiek labi realizēts. Un pēdējais, protams, vai ir labs rezultāts, vai mežs ir laimīgs. Šeit šodien es gribētu teikt, ka visos 3 objektos mēs redzējām to, ka mežs ir laimīgs.